Sveicināti visi raidījuma ūdenszeļu skatītāji, Basketbola kluba Rīgas zeļu fani, kurš pieslēdzies tādai ekskluzīvai ekspresa epizodei, dēvēsim to tā, no mūsu ūdenszeļu video pasaules. Tuvojās basketbola ballīta arēnā Rīga. Vispār Latvijas-Igaunijas basketbola līgas sezona tuvojas tādai kulminācijai, vismaz regulārās sezonas kontekstā, un šis šķiet ļoti piemērots brīdis, lai paaicinātu ciemos uz studiju vienu no līgas rezultīvākiem spēlētājiem, Ričardu Danielu Vanagu. Sveiks, Ričard! Sveiks! Pats zini, kurā pozīcijā atrodies par rezultīvāko spēlētāju sarakstā? Nezinu, man ir tādas maiticība. Es neskatos ne statistiku, ne kaut kādus metienu procentus vai kaut kas tāds sezonas laikā. Nezinu, kāpēc tā vienkārši sanāca. Esmu izdomājis, ka neskatīšos un tikai sezonas beigās uzzināšu. Labi, tad es varu... Nē, man kāds pasaka, tā kā es esmu dzirdējis visādas lietas. Ja es kaut kur netīšām to ieraugu, tā kā nav tā kā tik traki, ka es nedrīkstu zināt. Ja man kāds pasaka, nav nekāda problēma. Nē, godīgi sakot, es nezinu, kurā vietā tu atrodies. Rezultātā ziņā es zinu, kur atrodas Rīgas zeļu komanda, kas pieņem mums abiem tomēr ir svarīgākais. Mēs protams. Nezinām, kur katrs atrodas individuāli, bet visu, ko interesanti izrunāsim šīs sarunas gaitā. Galu galā tev tāda pavērsieniem pilna sezona bijusi. Ļoti interesanti. Jā. Bet sestdien basketbola ballīt, lai pēc tam mums neaizmirst, lai mēs pēc tam neaizējam kaut kādā citā tematikā. Palūkšu arī režisoram pašu pirmo video. Relatīvi nesen spēlējām jau arēnā Rīga mačā pret Vīmsī komandu. To starp citu, šo vienu statistikas rādītāju gan zinu, 21 punkts 23 minūtēs. Vai tu biji iepriekš spēlēs arēnā Rīga? Jā, es spēlēju. Lūk, tā metiens. Savu pāršīs stāsts bija no spēles Ventspēlī, kas vēl papildu elementiņu piedeva. Jā, bet es spēlēju arēnā vienreiz, kad U19 mums bija sagatavošanās pasaules čempionātam. Bija spēle pret Kanādu. Kanādas izlases. Jā, U19. Tur es nospēlēju vienreiz arēnā. Un vienreiz tas ir tāds ļoti, es domāju, par to nezinu, neatceros, cik gadi bija. Tas ir kaut kāds U15 varētu būt vecums, ka bija spēle Latvija-Lietuva arēnā bija paredzēta, un tad bija iepriekšējā dienā sagatavošanās tāds rehearsal. Tāds bija ģenerāla mēģinājums. Ģenerāla mēģinājums, jā, bija. Gribēju uztaisīt, un tad sanāca spēlēt, laikam, mēs Alfrēdu Kraukļu Vef pret Rīdzeni, manuprāt, spēlējām. Es neatceros, pret ko spēlējām, manuprāt, tā bija Rīdzeni, un jā, un tur bija tāda ģenerāla mēģinājuma spēle, un, protams, tā bija pirmā spēle, ko es dzīvi atcerēšos arēnā. Bija ļoti interesanti spēlēt, man bija sākumā, protams, kāds uztraukums, varbūt tāds pozitīvs uztraukums, bet jā, to spēles atceros. Tā divas spēles sanāk. Un es arī trenējos, kad pie FB bija sanācis patrenēties nedaudz. Pēc tevis teiktā, man ir aizdomas, ka tas sanāk 2017. gada vasara Porziņas pret Valenču un pirms Eiropas čempionāta. Tā varētu būt tā lielā tā spēle, jā, tā varētu būt, un tad bija tur ģenerāla mēģinājums, un kaut kādā veidā mums tur sarunāja, lai mēs uzspēlējam to. Tas tāpat nebija nekāda turnīra spēle, nebija sezonas spēle, vienkārši tāpat draudzības spēle tur uzspēlējām. Jā. Tad es varu secināt, ka jo ne katram cilvēkam, ir īpaši, ja tas pieredz pie mazām, kādas pārstāv arī Latvijas-Igaunijas līgas halles, ne katram cilvēkam patīk arēnā Rīgas spēlēt. Es tā noprotu, ka tu pietiekami komfortabli tur jūties. Man patīk, jā. Man ļoti patīk tur spēlēt. Es nezinu, kāpēc. Man vispār vienalga, kurā arēnā spēlēt, kurā zālē. Bet, jā, man patīk ļoti spēlēt tur. Man tāds sajūta, ka varētu teikt, ka dīvaini teikt, ka arēna, ka viņa ir mājīga, bet man tāds sajūta, ka viņa ir mājīga. Es nezinu, kāpēc, bet man ļoti tur patīk. Un tāda sajūta uzreiz ir, es pat nezinu, sajūta lielas un svarīgas spēles, tāda sajūta. Es nezinu, kā to izskaidrot. Es domāju, tur ir savs arguments. Ir tīpaši tik bieži nespēlē. Jā, tur automātiski tāda papildus motivācija varbūt sev vēl pat labāk parādīt. Un, jā, un tādā ziņā, ka šajā konkrētajā mačā, kurā mēs skatāmies labākās epizodes, rezultāts gan tur apakšā nav patiesa, lai kāds nepārprot. Man bija sajūta, ka, tad, protams, kad uzvara bija nokārtot, jums visiem kā komandai bija ļoti, ļoti liels cilvēcīgs prieks dabūt tos 2 punktus Aleksandram Samoilovam, līdz kā mēs vēl te tiksim video. Jā. Kā tas no tavas perspektīvas bija tas viss notikums? Saša atnāca uz treniņiem, uz pāris treniņiem viņš trenējās, un mēs pat bija, es neatceros, 3-4 dienas pirms tās spēles, treneris pajautāja, manuprāt, Sašam, kādu metienu viņš grib uzmest, kad viņš iemetīs tos punktus. Un viņš izvēlējās 3-punktnieku. Jā, bet, protams, līdz 3-punktniekam tas neaizgāja. Nezinu, tā spēles situācija neviena spēles situācija nebija piemērota tam. Bet beigās, kad sapratām, ka jau spēle ir faktiski uzvarēta, tad tomēr atkal varēja uzlaist Sašu un
kaut kā tā sanāca. Jā, mēs vēl tiksim līdz tai epizodē. Nu, es domāju, tāpat jau var stāstīt. Sanāca, mēs visi uzreiz gribējām viņam iedot to bumbu. Un, protams, mēs sapratām, ka labāk viņam nedod, kad viņam, nezinu, kaut kādā tur grūtākā epizodē, kur viņam ir kaut kas jādriblē vai jāvada. Un mēs vienkārši gribējām, mēs visi viņam teicām, kur skriet. Es to atceros. Mēs teicām viņam, kur skriet. Un tā arī man nejaušā kārtā sanāca pat man asistēt viņam. Es tā sapratu, ka tavs tēvs pēc spēles teica, ka viņš ir spēlējis kopā, ja? Vai viņš ir spēlējis ar Genādiju Samoilovu? Ar Genādiju, jā, viņš spēlējis ir un viņi bija pārinieki pludmales volejbolā, jā. Tā kā divās pauzēs tad tagad pārinieki. Tur bija tāds patīkams stāsts. Jā, labi, mēs varam vēl paiet solīts priekš, noteikti sagaidīsim to epizodi. Varbūt režisors ar pašas beigas iepriekšējiem video. Pagājušajā sezonā spēlēja Liepājā. Tev tagad sagaidīt viņus mājas spēlēt, ir kaut kāda principialitāte. Nu, pret Rapolīti kā arī spēlē pret savu bijušo komandu, tur tomēr laikam vairāk tās personālis nomainījušās lūk tā epizode. Osborns, Vanaks, Samoilovs izcili. Paldies režisoram. Bet Liepāja pret savu iepriekšējo treneru Arturu Visocku Rubēnu tev tas kaut ko nozīmē? Es domāju, jebkuram basketbolistam, jebkuram sportistam nozīmē spēlēt pret savu iepriekšējo komandu. Tas ir tāds papildus, kā es jau teicu, motivācija tāda. Pierādīt sevi vēlreiz, parādīt. Jā, man arī tas, es domāju, es neesmu izņēmums tajā situācijā. Man patīk spēlēt pret bijušajām komandām, arī ir tādā ziņā patīk sev parādīt pret viņām. Runāt par treneru, bija ļoti labs treneris, Arturs Visocks. Man ļoti patīk pie viņa spēlēt. Viņš bija, es tev varētu pateikt, mierīgākais treneris, kas man ir bijis karjerā, bet tas ir labā ziņā. Yeah. Un viņam sanāca, es domāju, arī panākt ceļš mūsu tajā sezonā. Viņam sanāca arī panākt no komandas to viņa bildi. Varbūt ne regulārajā sezonā, kad mums nesanāca tikt Latvijas-Igaunijas līgā. Mēs uzvarējām ļoti daudz spēcīgas komandas. Un arī pat Prometēju nospēlējām papildu laikā, kas arī bija negaidīts pat mums, es domāju, tajā laikā. Bet mēs zaudējām arī vājākām komandām. Tāpēc regulāra sezona nebija tā varbūt veiksmīgākā, jo play-offos netikām Latvijas-Igaunijas līgā, bet play-offos mēs kaut kādā veidā saņēmāmies. Es domāju, tas ir ļoti liels treneru nopelns. Tādā ziņā viņš salika mūs kopā un mums sanāca iedot 11 gadu laikā pirmo sasniegumu Liepājai. Un galu galā uz vienas rokas pirkstiem skaitāmas tās reizes, kad tikai latviešu kolektīvs ir izcīnījis medaļas. Jo jums jau... Es pat par to nebiju domājis. To gan treneris Vārs Krūmiņš, gan Arturs Visocks Rubens tagad arī zina un var pieminēt reizēm. Labi, jums Bogdans Kisiļovs mūsējais, kas audzis Vācijā, formāli bija atzīmējies, bet principā tikai latviešu spēlētāji. Un pēc sezonas, ja es tagad pareizi to chronoloģiju tinu atpakaļ, doma bija par NBA draftu, vai ne? Jā. Bija doma draftēties, bet bija arī tā doma, ka man šīs gads, šis nākamais drafts, kas tagad būs, viņš ir mans pēdējais draft eligible gads. Un bija doma iesniegt sevi draftā, lai uzmanību uz sevi pievērst, varētu pateikt, no tās skatuves, no citas pasaules faktiski. Un bija doma, ja nebūs nekādi, protams, tādi piedāvājumi, kuri ir zināmi, tad vienkārši ņemties ārā no tā drafta, izņemt sevi ārā. Un tad tas vairāk tādā ziņā, ka es teicu, jau pievērst uzmanību. Un tad, kad izņēmāmies ārā, tad piedāvāja kā variantu mans aģents, kas no Amerikas pusē strādā, Mats Slāns. Viņš piedāvāja, ka šogad ir tāds jaunatvērums, tāds G-līgas drafts, internacionālais G-līgas drafts. Un piedāvāja varbūt pamēģināt tur aiziet. Un es piekritu tam, es pievienojos tam draftam, arī tiku izvēlēts. Paņemts, varētu, nezinu, kā to pateikt. Jā, jo es gribu vienkārši būt tuvāk tai skatuvē, parādīt sevi viņiem, parādīt un arī pats sev saprast, kurā vietā es esmu, cik tālu es no viņiem esmu skill ziņā vai arī fiziskā ziņā un vispār basketbola ziņā. Un vai es varētu to savu dzīves mērķi, kas man ir, protams, sasniegt lielākos augstumus, es domāju, savādāk jau nav jēgas cīnīties ne par ko un saprast, kurā vietā es atrodos, jā. Kā tu minēji savu aģentu ASV pusi, es zinu, ka Valdis Salaks ir vēl pielicis roku šajā stāstā. Skaidrs, ka tavs tēvs arī vienmēr bijis ļoti ieinteresēts vispār basketbola karjerā tavā. Kā jūs, piemēram, šajā aizdītajā vasarā savācaties kopā? Kāds notiek tas process, ka jūs apspriežat tās iespējas? Es domāju, ir tā, ka kā vismaz es to saprotu, kad Valdis nodarbojās ar Eiropas pusi un Mats Slāns nodarbojās ar Ziemeļamerikas pusi. Un satikušies dzīvē mēs neesam,
ar Metu vēl nekad dzīvi. Es neesmu saticies ar viņu. Mēs runājamies, zvanos, tur grupas zvanos un tā tālāk, un visu apspriežam. Jā, bet tādā ziņā viss bija labi. Tur, es domāju, tālāk arī runāsim par to, kas tur notika. Bet tādā ziņā nav nekādas baigas grūtības. Ir nedaudz dažreiz ar tā laika grūtība, kad tur sazvanīties ir kaut kas tāds, bet tā kopumā ir ok. Kā sekoja līdzi? Kāda bija tā konkrētā diena, kad bija jau gālīgs drafts? Kāda bija tā konkrētā diena, kad jau bija gālīgs drafts? Sekoja līdz tam, es pieņemu arī, tas notika nestandarta stundās? Nē, viņš notika 1 pa dienu priekš mums. Okay. Vairs meloju. 7 vakarā viņiem, 1 pa dienu viņiem. Jā, kaut kas tāds. Bet tur nebija ne translācijas, nekas tāds nebija. Tur vienkārši bija tas, gaida īziņu. Aģenti gaida zvanu no tā, vai tiek paņemts viņu spēlētājs vai nē. Un tad es jau nedaudz zināju, ka gan jau es tikšu paņemts, tāpēc, ka bija interesējušās 3-4 komandas. Un beigās tur sanāca tas, ka paņēma pilnīgi citu tā, kura nebija interesējusies, jo tās, kuras bija interesējušās, pat netika pie ņemšanas, jo bija mazas spēlētāji pieteikušies tam draftam. Protams, vairāk gālīgas komandas nekā tie. Jā, vairāk komandas nekā spēlētāji, un sanāca man paņēma pat komandu, kura varbūt pat neizrādīja tik lielu interesi manī, bet es biju ļoti priecīgs, jo tā komanda bija top komanda, un joprojām ir top komanda G-līgā, galīgā. Un es kad apskatījos viņas vēsturi, ka 4 G-līgas tituli, tas patika, un man tas iepriecināja ļoti. Es tā sapratu, Capital City Gogo arī par tevi interesējās. Es tā biju dzirdējis, tur arī latviešu piestiens kaut kāds zināms. Andžejs bija bijis Dāvis, bija bijis Kristaps galā arī. Protams, Andžejs spēlēja konkrēti galīgā. Tā kā tas process tāds, ka tu pa laikam jāizdzird, ka tam tu varētu interesēt, tam ir kaut kāda... Jā, tur vairāk tā piezvana aģents painteresējās par to spēlēt. Ne, aģentam piezvana painteresējās. Bet tur baigi daudz par to arī neieciklējas, jo, kā es sapratu, ļoti daudz bieži zvani interesējās vienkārši, lai turētu uz pildspalvas, un tad varbūt kaut kas sanāk, varbūt kaut kas nesanāk. Tāpēc uz to vairāk nevajag klausīties, vairāk vienkārši. Ja pasauks, tad tā ir labi. Jā, labi, tas turpinājums, lai nebūtu pēdējā brīdī, protams, jāierodās treniņu nometni. Es tā esmu sapratis, ka jau laiks brauc uz ASV gatavoties. Kas tev tur vispār sagaidīja? Tādā arī diezgan praktiskā līmenī, vai tas ir... Houstons Rockets kaut kāda kluba bāze, kas tev tur palīdz strādāt, kā tas norisinājās? Es aizbraucu ātrāk, es aizbraucu kaut kādas pa dienām negribu samalot. Es aizbraucu aptuveni kaut kādas 2 nedēļas pirms pašas nometnes. Pirms nav saskaņot to visu ar komandu, viņi pateica, ka tas ir normāli, un arī ka daudz viņu spēlētāji, kas jau pat varbūt ne uz trajotēm, kas vienkārši brauc pie viņiem, gatavoties sezonā, arī brauc ātrāk 2 nedēļas. Un viss bija saskaņots, aizbraucu uz turieni, sagaidīja. Es ielidoju San Antonio, laikam. Es ielidoju San Antonio, un tad bija 3 stundu ar mašīnu brauciens līdz Rio Grande. Tas nav nekas tāds, pilnīgi normāli. Mans tēvs lidoja man līdzi, protams, un viņam ļoti tas viss svarīgi ir. Un arī paldies viņam par to, tas ir ļoti palīdz arī tādā ziņā. Un mēs aizbraucām uz turieni, man sagaidīja, un tur viņiem tā pilsētiņa ir. Kā pilsētiņa. Tur 100,000 iedzīvotāji. Bet tā pilsēta ASV mērogiem pilsētiņa mums tā ir. Bet tā mums būtu otrā lielākā pilsēta laikam Latvijā. Jā, bet es domāju, pat pēc platības, kāda tā pilsēta, viņa ir lielāka arī par Rīgu. Jo viņiem nav, es neredzēju nevienu augstceltni personīgi tajā mazajā pilsētiņā. Tur vienkārši ir daudz cilvēku, un tur ir pilnīgi citādāk viss ir. Bet tas facilities, tā treniņa bāze, varētu teikt, viņi ir kolosāli. Tur ir viss, kas ir vajadzīgs, es domāju, pilnīgi noteikti. Tur ir treneris stāvs ļoti, ļoti pozitīvs bija. Es domāju, ļoti daudz amerikāņu. No sākuma likās, ka ir fake pozitīvi, bet nē, viņi patiešām visi ir vienkārši ļoti priecīgi un tā tālāk. Varbūt spēja uzturēt, un visu laiku arī palīdz, ja kaut kas vajadzīgs. Protams, viņi vienmēr ir gatavi palīdzēt. Un tad arī satiku par to, ka jau gribu jautāt par Majoru Čatmanu. Protams, gribu pajautāt. Jā. Es pat nezinu, vai es to biju ielicis pierakstos, vai bija ielicis pierakstos. Bija ielicis, jā. Bet viņš, pirmais jautājums, ka viņš uzzināja, ka esmu no Latvijas, viņš jau zināja, ka es braucu. Viņš vienāca, kā Ventspilsniet, viņš pajautāja uzreiz. Un tad viņam izstāstīja, ka viss joprojām kārtībā. Viņš arī zināja Dāvi Čodaru. Okay. Jā, viņš atcerās viņu, viņš teica, kad viņš tur bija, laikam, tad viņš bija kā jaunais vēl, Dāvis. Tā, bet viņš atcerās, viņš tieši atcerās teica to. Un, ka mēs parunājām, Janiču atcerējās arī, Janičēnaku. Mēs tā parunājām, bija patīkami.
zināt, ka es nezināju par to, ka viņš bija spēlējis Ventspilī. Es beigtam tajā laikā vēl nesakoju, kad viņš spēlēja. Nu jā, viņam tas otrs uznāciens ir, ka tev bija principā 13 gadi. Tā jau bija tā jau viņa karjeras zelta laika ir, kad tu biji tikko 5. Jā, tikko, jā. Bet viņš joprojām ir ļoti labā formā. Tas ir es nezinu, cik viņam tagad 42 gadi. Tā būtu jādomā, viņš ir 8 no sākumā dzimis noteikti. Viņam ir, un viņš joprojām ir tādā fiziskajā formā, ka viņš sēdz viens kaut kāda treniņa individuāli ir. Viņš sēdz 1-1 spēlētājs, un tur nav nemaz tik viegli viņu apspēlēt. Viņš joprojām visu var. Jā, viņam loma, es tā izpētīju, arī ir tieši spēlētāju, ko viņi sauc ASV par player development, spēlētāju attīstības treneris. Tā kā savā ziņā viņam arī jāspēj dienu no dienas tur izpildīt kaut kas laukumā. Jā, bet es arī domāju, tas ir viņa tāds pats, viņam pašam patīk arī. Viņš grib joprojām būt basītī iekšā. Jo, piemēram, arī tur bija daži development treneri, kas nepiedalījās. Tādā paši basketbola ziņā viņi vienkārši deva uzdevumus tur un ar tiem mīkstiem bumpiem tur palīdzēja. Bet viņš pats sēdza, viņš visu darīja. Viņš bija tas, kam zvanīja, grib aiziet pamētāt papildus, tad viņš būs klāt. To prieks dzirdēt. Daļai jau tad aizceram to tēmu, bet oktobra beigas, novembra sākums, tad ir tā galīgas treniņu nometne katrai komandai galīgā. Kas tev sagaida, piemēram, šādā izpratnē tajā Rio Grande Valley Vipers komandā? Kas ir tas treniņu process? Individuāls, uz komandu vērsts? Ko jūs tur darījāt? Pirmās, tas sanāk 2 nedēļas, kad pirms tās nometnes. Tur sanāca vairāk individuāli, tur komandas nebija. Tur mēs bijām 6 cilvēki, dažreiz 5. Mēs spēlējām tur 3-3, 2-2, tur visādas individuāli vairāk un dabūt augšā kondīciju, fizisko kondīciju, kondīšu skriet. Kad sākās komandas treniņi, tā treniņu nometne, tad arī sākās reāli faktiski basketbols. Es, protams, nezināju par to, kā tur būs, kurā pozīcijā man liks, kā man tur redz treneris. Es neko par to nezināju. Tad arī treniņu nometnes tikai pirmajā dienā es arī satiku galveno treneru. Kevinu Bursu. Jā, jo viņš pirms tam bija prom kaut kur, nezinu. Bet jā, pirmā treniņu nometne bija tāds pietrīšanās vairāk vienam pie otra. Tur nebija tā pirmā diena, tur nebija nekas baigi. Tur arī pamētāja, tur izstaigāja kombinācijas. Protams, tos, ko viņi sauc par kombinācijām, tas nav kombinācijas, bet, pāris bloki, un tu izgāja, atcerējās, un viss ar to arī beidzās. Bet nākamajās dienās jau tā kā jau normāli, ļoti viss pozitīvi bija, arī spēlētāji ļoti jauki, viss bija interesanti, bija labi, viss forši. Un tad, principā, tas tāds darbs jau, kas viņiem bija kā gatavošanās sezonai. Ja? Mēs te saliekam, es kaut ko zinot par to organizācijas pieņem ļoti liels uzsvers uz spacingu un uz to, lai pareizajā vietā bez mazliet stāvi un ir plašums laukumā. Jā, tur ir uz skriešanu, es pat tā vairāk pateikšu. Tur neviena reize nebija, tur viņam nav neviena kombinācija uz to, lai postā spēlētu. Nav posta spēles vispār nekādas. Tur ir vienkārši 5 ārā faktiski vienmēr. Un tur ir vienalga, tu esi 1. pozīcija vai 5. pozīcija, tu dabūji reboundu, tu dragā pāri viņam. Tur ir tas temps man pirmajās dienās, kad sākās es sapratu, ka pēc pirmās 2 nedēļās mums ļoti dzina uz kondišku un uz kondīcijas treniņiem tīri skriešana sprinti, kad bez bumbas vienkārši sprinti. Atspēles bez mazliet skrējām? Jā, skrējām atspēles pēc katra treniņa. Suicide angliski. Jā, bet tur savādāk viņam bija. Tur minūtē 35 jānoskrien, bija 6 laukumi ar seju, 2 laukumi atmuguriski un vēlreiz 6 laukumi ar seju. Un tas pēc katra treniņa, vienalga, cik smags treniņš bija. Un tad tur es miru nost, protams, sākumā. Bet es sapratu, kāpēc. Tāpēc, kad es arī pirmajā reālajā basīšu treniņā, viņi visi skrien tik ātri. Tas bija tāds, tā kā, no sākuma pirmais tāds knockdowns man. Un pēc tam es sapratu, ka vienkārši es spēlēju vēl citu basketbolu. Es cenšos viņus arī tādā ziņā varbūt sekt savādāk. Un es cenšos vienmēr visur aizskriet. Kur es sapratu, ka viņi... Pat ja viņi saka to, ka viņi grib 5 iet pēc uzbrukuma bumbas, tā viņiem bija tas princips. Viņi teica, vismaz 4. Vismaz 4 jāiet pēc uzbrukuma bumbas, un 1 ir mazais, kas paliek kā pēdējais. Viņi faktiski visi 5 iet, kad grib uzvarēt, tad, kad treniņos notiek competitions, kad tuvu spēle, viņi iet visi 5. Bet tad es sapratu, kad ir tāds nogurums, kad ir ļoti ilgs temps bijis augšā, tad viņi arī neiet, un tad viņi tā palēna to tempu, un tad es adaptējos tam. Un beigās jau bija pavisam labi tādā ziņā. Varbūt dabūju kondīciju augšā, un es varēju ar viņiem arī skrieties tādā ziņā. Jā, konkrēti vakardienas apstājos 108 uzbrukumu viņiem ir uz spēle. Augstākais spēles temps galīgā. Savā ziņā tas tāds Houstons Rockets komandas eksperimentālais mēģinājums. Mēs arī varam uzlikt, palūkšu nākamo video. Es tā paskatījos arī to brīdi, sekojot līdzi. Jums tur tādas treniņu spēles arī, vai ne? Pietiekami daudz notiek. Tūlīt kaut kur fonā būs.
Kā tu tajās jūties? Un cik vispār bieži tas notiek? Tas kaut kāds tāds treniņu noslēgumos? Lūk, te būs. Tur bija divas tādas treniņu spēles ar tiesnešiem, kuras bija sadalītas. Mēs bijām sadalīti divās komandās. Un bija pat arī tiesneši, protams, arī tur komandas tuvāko tādu cilvēku stafa un daži no Houstonas skauti atnākuši tīri paskatīties. Nu, jūs varat redzēt, tur. Tās ir tās spēles, kuras ir tādas pusoficiāls. Nu, viņi tam gatavojas kā spēlē īstenībā, bet tas ir kā treniņš vairāk. Nu, pirms treniņa pasaka, ja viena būs Baltijā, viena būs Zilajā komandā šodien. Jā, nu, tur pateica tā, ka mums tā sanāca, cik 10 dienas tā visi nometne, un pateica, ka spēle būs 3. dienā, tāda, nu, ar tiesnešiem. Spēle būs 3. dienā un 10. dienā, pēdējā sanāk dienā. Un pārējos treniņos mēs, protams, arī spēlējām. Nu, pirmajā spēlē tur viņi kaut kas tur nenotika, ka tā spēle tikai pusi nospēlējām, un viņi izlēma, ka nevajag vairāk. Es neatceros, kas tur bija par iemeslu. Bet tajā bija, tad es vēl nebiju pieredzis pie tā stila, bet otrajā spēlē šī to, ko mēs arī redzam tagad ekrānos, ir tā otrā spēlē, kurā es jau biju pieredzis pie tā basketbola, un man patīk tas basketbols. Es pateikšu pat tā, man patīk tas run and gun stils, ka nav slikta metiena, faktiski visi met visus metienus, kas ir pieejami. Nevis... To noteikti arī savā ziņā paslavē, vai ne? Ja tu izlēmi vienkārši mest pa grozu, nevis kaut ko vilcināties, vienkārši pieņemt lēmumu. Jā, ja tu pieņemsim, gribi kaut kādu, paturpināt kombināciju, viņi pat dareiz vienkārši met. Jo tur visi uzbrukumi beidzās, kā mēs varam redzēt, es domāju, visi uzbrukumi beidzās 7. un 8. sekundē, un es domāju, pa visu spēli tikai 3 vai 4 uzbrukumi abām komandām bija tuvu shot clock beigām, un tas ir tikai, ja kaut kāds tur sāna auts pēc deflection aiziet, tikai tad ir ilgāks, bet vienmēr ir, tur faktiski tas ir crosses ar bumbu, bet visi skrien un met visu laiku. Man krīt acīs viens komandas bērns, kurš spēlē treniņbiksēs. Es nevaru to noignorēt. Tur bija tāda moda kādam. Visiem bija tā. Jā. Man arī no sākuma. Es arī tagad joprojām doreiz treniņbiksēs. Man patika tas. Visu laiku tāds silts. Tas ir vairāk. Es pamēģināju arī spēlējot, treniņu spēles. Paspēlēt treniņbiksēs. Man nesanāk, tāpēc, ka es ļoti svīstu. Man tās treniņbikses viņas piesvīst, smagas paliek. Jā. Bet viņiem arī ir dažiem, kam nepatīk, jo viņi piesvīst. Bet ļoti daudz tur vienmēr treniņbiksēs ir. Bet tagad es arī tādu piekopju tādu lietu, ka metienu treniņā vai kaut kādā vieglākā svara treniņā arī treniņbiksēs, jo tas ir tāds foršs, tāds silti jūties tur. Ceļš Latvijā augstā zālēs diezgan bieži sanāk, tad treniņbikses ir baigi labi. Es jau Renārs Šondors, viņš arī pa laikam treniņbiksēs pie mums trenējis. Jā. Varbūt aizies tāda moda. Varbūt, bet tas man patīk, kāds vismaz izskatās arī. Vēl es esmu dzirdējis, man pačkstēja, ka tev patīkot bez rokām trenēties. Proti, nav kreklam rokas. Es nevaru, man tā sajūta, ka traucē metienam, ja ir krekls, ka viņš visu laiku nedaudz aizķerās. Varbūt tas tā nav, varbūt. Bet galvā sēž. Galvā man ir tas, ka es jūtu, katru milimetru savu metienam, kad es izmetu, es jūtu, kur bumba atspērsies, uzreiz varu pateikt to. Un ja man aizķerās kaut kur roka, tur labā vai kreisā roka kaut kur aizķerās, man uzreiz tas tracina. Es nevaru. Un es tāpēc vienkārši visiem krekliem, kuriem drīkst, protams, griež nost rokas. Mums ir vairāk zaļu kreklu apgriezt. Jā. Skaidrs. Kevins Burlasons bija galvenais treneris. Rio Grandes komandai bildīt arī varam parādīt ar viņu. Un vispār viņam tas fons ir tāds, cik esmu paklausījies, painteresējies. Strādājis NBA klubos ar uzsvaru spēlētāju attīstība. Proti, tas, kas to, ko pilda Mairs Čatmens, viņam tādiem loma iepriekš bijusi NBA. Kāds tev veidojas kontakts ar viņu tajā brīdī, kā galveno treneri, kuram pietiekami interesanti, ka jau ir attīstīts spēlētājs, ko viņš par tev iesaka? Bija ļoti patīkams, tāds kontakts ar viņu patīkams. Viņš bija arī, es domāju, kā visi tur, ļoti, ļoti pozitīvi, un viņš... Kā es to sajūtu, viņš bija reāli apskatījies uz mani, kad viņi ņēmuši mani, viņi izrādās bija mani skatījušies un skautojuši tādā ziņā, ka viņi zināja, ko no manis gaidīt, ko nē. Visu, ko viņš man ieteica, tādā ziņā, pēc tam es domāju, mēs vēl aiziesim par to, kad es tiku atslēgts no turienes. Bet viņš pateica, ka tas faktiski nebija viņa lēmums, ka viņš gribēja mani atstāt, bet jā. Tādā ziņā viņam viss apmierināja. Viņš pateica, fizikalitāte, protams, tas ir visiem eiropiešiem, kas atbrauc uz Ameriku, ka fizikalitāte tas ir tas, kas, protams, pieklibo, bet ka viņš uzskata, ka fizikalitāte tas ir mazākā problēma no visām, kas var būt basketbolistiem, ka to var uztrenēt vienkārši. Tāpēc tādā ziņā viss bija pozitīvi. Viņš bija ļoti atsaucīgs, stāstīja,
viņš tādā ziņā, viņš saprata, ka es tur esmu viens no jaunākajiem. Tad vēl nebija Kāms Vitmors, kas vienīgais, laikam, jaunāks par mani, kas tur bija. Viņš tad nebija vēl atbraucis, viņš atbrauc tikai uz pašu pēdējo dienu. Bet tad es biju visjaunākais tur, un viņš tādā ziņā, ka lika man komandas priekšā tur visādas lietas runāt, varbūt kaut kādu treniņu nobeigumu runu pateikt. Vai arī tādi rūki uzdevumi. Jā, nu tā, lai es varbūt tā kā pierodu vai tā kā tur iesaistos vairāk iekšā, bet tā, kad viņš saprata, ka man laikam ar to nebija problēmas, kad ar mani komandas biedri ļoti forši uzvedās, viņš arī to beidza, un tad viņš baigi labi pret mani attiecās. Man ļoti patīk viņa attieksme un visu cilvēku attieksme tur vispār. Es tā izteikšu minējumu, tā atceroties atmiņu, kā to bija sezona Liepājā, tagad skaidrs, sanāk katru spēli bez divreiz redzēt, ka viens no ieteikumiem man tā izstāsta, ko tu varētu būt pieņēmis, ir vispār tā Houstonas Rockets kluba mantra, proti tālmetiens vai tik līdz sodu laukumam. Pustālos man tās acis izstāsta, ka tu esi mazāk metu šo zonu. Varbūt es šauju greizi. Es Liepājā es nedaudz metu pustālos, bet šobrīd sanāk tā, ka kaut kā, es teikšu tā, nav sanācis. Postā, es no posta, no posta esmu pāris izmetus tur fadeaways, bet... No Vīckus. Jā, bet... no tā listām. Jā, bet... Tur tas tik kodēts iekšā. Tas nav. Nē, tur nav. Tur viņiem bija tā... Houstonā bija tas... Houstonā, bet... Vaiparos. Vienā ģimenē. Jā. Vaiparos bija tas, ka viņš teica, ka ja tu met... Man vienalga kāds tur lejapu, tu tur met. Varbūt smagākais lejaps kontaktā, tas ir labs metiens, viņš uzskata. Jo viņš zina, ka ļoti liela iespēja, ka rebound arī dabūs pēc tā metiena. Jo ir divi virsū, tad kāds ir brīvs pēc rebounda. Jo 5 visiem 5 jāiet. Bet precizēsim, tā ir lieta, ko arī šajā komandā kā tādiem eksperimentāliem trusīšiem Houston augšs pārbauda. Vai Rio Grandē tas, ka visi 5 iet pēc brukuma bumbas, vai tas varētu strādāt? Jā, es vēl nevaru komentēt, vai tas strādā vai ne. Tas ir, protams, kā kurai komandai. To tiem analītiķiem augšā tagad jāvērtē. Tas tur ir jāskatās pēc analītiķiem, kādi spēlētāji ir. Un vēl viņš pateica arī, ka tas pats, kas par lejapu, ja ir pusbrīvs trīspunktnieks, met pusbrīvu trīspunktnieku, un ja tu izmet pustālo, jebkādu pustālo, izņemot, ka, ja tu saņem pilnībā brīvu pustālo un tu nav variantu uzmest trojku vai aiziet iemest lejapu, tad tas ir ok. Bet ja tu izmet jebkādu pustālo un tu viņu aizmet garām, tad tu nāc nost. Nopietni. Es joprojām to atcerēšos. Un tad man sanāca vienā treniņa spēlē uzmest vienu pustālo. Es viņu iemetu, un tad viss sāk smaidīt. Un tad kočs sāk smaidīt. Viņš pateica, ka viņš ar pirkstu parādīja uz mani. Tādā ziņā, es viņam pasmaidīju pretī. Bet es neteikšu, ka mans spēles stils baigi izmainījās tādēļ. Yeah. Vienkārši es nekad baigi dzīvē neesmu metis tos pustālos. Es viņus varu iemest, bet man kaut kā neesmu pie viņiem piestrādājis, varbūt tik ļoti daudz nav pieredums viņus mest, bet ir plāns vasarā to arī mainīt, ka tieši pielikt vēl pustālos savā spēlē. Jā. Varbūt arī kaut kāda iekšā intuīcija, ne? Ja tu tiec līdz groza apakšai, tad ko tur stāties uz to pustālu? Jā, arī. Bet arī var pastīties, ka es skatos savas spēles, man ļoti bieži ir tāda situācija, ka es apskatos, un šeit varēja reāli uzmest pustālu, un tas būtu tā kā labākais metiens, ko es varēju izmest, bet tas nav instinktos vēl manos, bet tas to var ielikt vēl visu. Cik ļoti viņi patiešām strādā uz to, tas patiešām tāds interesants eksperiments. Šobrīd Nacionālajā basketbola asociācijā valda uzskats, ka par tālu bija nokritusi tā tendence iet pēc brukuma bumbām, un tāpēc galīgā ir tādas komandas kā Rio Grande, kas mēģina visiem 5 iet. Cik ļoti to izjūt uz savas ādas? Jums tā kā reāli, ir uzdevumi to izpildīt, vai tā ir lieta, ko visu laiku atkārtoties pirms tām treniņu spēlēm? Kāds uz jums kā spēlētājiem izpaužas? Tas bija visādos video un tā tālāk. Viņi ļoti bieži video, tā kā mums nebija pašiem spēles. Mums bija tā 1 vai 2 spēles, ko mēs analizējām, savējās. Jā. Bet pārstāvā viņi analizēja reāli Houston Rockets spēles, pagājušo gadu spēles. Un viņi teica par to, ka jāiet pēc tām bumbām. Un es pateiktu tā, kad komanda ir svaigāka pirmās 2-3 ceturdaļas, viņi gāja. Reāli viņi gāja pēc uzbrukuma reboundiem. Izņemot galīgi mazie pangāri, tie gan negāja. Tur bija tāds John Knights, tas negāja, un vēl viens negāja. Bet pārējie viņi centās iet, bet ļoti bieži sanāk, ka tā kā mēs arī pat vēl nebijām pietrinušies viens pie otru turu, ļoti daudz nezināja, kas ko darīs, un tāds ļoti bieži sanāca arī tādi metieni, kurus neviens negaida, tad arī neviens neaiziet. Bet es vairāk teiktu, ka viņi spiež uz to, lai visi iet, un turpat bija pāris treniņi par to, ka ja mēs spēlējam, ja nav vismaz 4 cilvēki paintā pēc uzbrukuma bumbas, tad mēs skrējām. Tā bija. Uzreiz svilp un skrienat? Tur nebija tā, ka tas nebija tāds kā niktums, tas bija arī nebija tā kā sots. Tas nebija tāds. Tas bija vienkārši tāds norunāts. Ja nav 4 ar kāju vismaz pieskārušies paintam vai arī centušies aiziet, tā kā ja treneris to pamana,
tad skrien vienkārši. Un tas notika vienreiz vai divreiz pa visu treniņu. Viņi, tas nebija. Tā, kad reāli bija iespēja aiziet un kāds neaiziet, tad tikai tas notika. Jā. Un laikam papildu bonus jūs joprojām tiekat radināt skriet, ko visu laiku vajag darīt. Jā, tas ir vēl viens, jā, tas tā vienmēr ir. Pārskrējām pārmazliet, kādā pozīcijā tev īsti bija kaut kāda konkrēta pozīcija vispār, kurā tev tur liek? Tur nav pozīcija. Tur ir 1 līdz 4, un tad, ja ir kāds reāli garais 5, tad viņš varbūt ir kā 5. Mums garākais bija Reis Spaldings tāds viens. Viņš bija kā 5, bet viņš arī varēja dabūt reboundu un iet pāri laukumu vienkārši. Mani spēlēja vairāk kā, es pateiktu, ka 3. Pirmajā spēlē man spēlēja vairāk kā 4, kad es liku kā blokus liku un tur roloju, darās kaut kādu vai popoju. Bet tad viņi saprata, ka, ja es roloju, tad viņi nevar izmantot manu metienu. Tad es nebiju tik efektīvs tajā basketbolā, jo viņiem nav neviena kombinācija, ko es Eiropā varu darīt. Es varu postā ieiet. Viņiem tur tāda kombinācija nav. Un es bumbu postā nedabūju nekad. Viņam arī nebija tāds teikts dot tur iekšā. Un tad man vienkārši lika pa 3. pozīciju. Un tad arī tā otrā spēle, kad man ielika pa 3. pozīciju, arī sanāca un bija efektīva spēle. Tie ir tie 26 punkti, ko mēs skatījāmies. Jā. Tie bija tie. Un tad pa 3 vairāk man arī sanāca iet. Un man patika arī tur iet. Arī man patika tas, ka es varu dabūt bumbu un iet pāri pats laukumam. Vai arī kick head pass tur. Tas bija tāds ātrs temps. Es nevaru teikt, ka tas ir Eiropā tik ļoti iespējams, tas, ko viņi dara ar tiem 5 uzbrukuma reboundiem, 5 cilvēki, kas iet uzbrukuma reboundos. Tas, ka Eiropā būtu vienkārši transitions atpakaļ un iemests iekšā, bet tur tādā ziņā viņiem tas notiek, bet viņi par to necepjās. Ja viņiem iemet ātru, pārmet pāri, viņi iemet lejup, viņi tikpat ātri izmet un iemet pretī trojku. Tā ir vienkārši. Viņi saprot, ka mums vienalga, cik jūs iemetīsiet, mēs iemetīsim vairāk. Tādā ziņā viņi vienkārši skrien, viņi nesatraucās par to transition aizsardzību tik ļoti vispār. Viņiem vairāk ir satraukums, cik trojkas viņi dabūs iekšā. Lejup, lai ir tie lejup. Tur vēl tā papildu teorija ir, ka jo vairāk tu sūtīsi tos cilvēkus pēc uzbrukuma bumbām, jo vairāk tas to potenciālo pretinieku ātru uzbrukumu varētu noslāpēt. Tas tādā teorijas līmenī. Es nezinu, cik jums par piesārņoju galvu ar tādiem analītikas datiem. Jo es zinu, ka baigi nē, bet tas arī strādā, jo visu laiku ir tāda kaut kāda cīņa. Tad tu nevar aizskriet. Tad baigi grūti aizskriet, bet ja aizskrien, kā es arī teicu, 5 reizes spēlē aizskrien, viņi nestraucās par to, jo viņi 6 reizes pēc tam atmetīs atpakaļ. Jā. Vai arī dabūs 10 uzbrukuma bumbas, no kā iemetīs. Viņi par to nestraucās tādā ziņā. Ok, teici, ka tu labi vispārīgi jūties tādā basītī, tādā stilistikas ziņā. Jā. Kā tad ko tu tagad atskatoties, kā tu vērtē to savu līmeni, kā tu tādā ziņā tur ieties? Es pateikšu tā, ka es biju ļoti priecīgs par to, ka es varu pret viņiem spēlēt. Es nejūtos ārā vai sliktāks par viņiem vai ārpus viņu līmeņa. Es nejūtos vispār. Jā. Nekādā veidā. Es varbūt jūtos, ja šeit Eiropā, es domāju, es esmu virs vidējā atlētiskuma. Jā. Tur es biju zem vidējā līmeņa, protams. Bet tādā ziņā, ka es varēju viņus apspēlēt ar savu basketbolu dotībām viņus. Un, jā, viņi ir ātrāk, viņi var vairāk paskriet varbūt nekā es, bet tādā ziņā tas ir viss trenējums. Tāpēc tas man vispār nesatrauc, un man būs vienkārši vēl viena vasara priekšā, kur es varēšu vēl vairāk trenēties un fiziski palikt spēcīgāks. Bijušais 6. piks NBA draftā Jareds Kalvers, laikam, tā pēc punktiem šozonu līderis ir. Tur kaut kāda līmeņa atšķirība var just starp viņiem un pāriem spēlētājiem, vai tas arī tavās acīs tāds parasts cilvēks? Parasts cilvēks. Līmeņa atšķirība nevienam tur nav. Tur ir vairāk pārliecības atšķirība, kas ir viņā pašā. No viņa varēja reāli just, viņam ir pārliecība sevī. Ir sevišķi tur. Es domāju, es nezinu, cik ļoti viņam tagad vispār viņā, jo viņš nav vairāk NBA, tādā ziņā, cik viņam pārliecība. Bet starp viņiem, tas ir arī cik ļoti no viņa, citi cilvēki no viņa, viņā ir pārliecināti treneri un komandas biedri, jo viņš varēja izmest, es domāju, ja paskatās to spēles, ko jūs rādījāt tur to spēli. Ja paskatās visu to spēli, viņš izmet kaut kādus 30 metienus par to spēli, 35. Bet viņš ir tik ļoti pārliecināts, ka viņš arī iemet ļoti daudz metienus, varbūt tie ir ļoti pat sūdīgi metieni. Varbūt, bet viņam ir tajā mirklī vienalga, un tāpēc viņam reāli tas, kurš ir pārliecinātāks sevi, tas, kas vienkārši pasaka, dod man bumbu, kaut vai izrauj savam komandas biedram no rokām to bumbu un aiziet un kaut ko dara, tie ir tie, kas arī pēc tam spēlēs basketbolu tādā ziņā. Viņiem tur nav tā, ka apvainojās par to, ka nedabūm bumbu kāds. Nav. Viņi varbūt var uzdirst tādā ziņā, ka kāpēc tu neatmeti, tad viņiem atdirs pretī.
Nācās tā darīt? Nē, nebija. Bet tas, kā, es biju dzirdējis, viņi, protams, tā amerikāņu stils tāds. Viņi visu laiku runā savā starpā, viņi ārpus laukuma ir labākie draugi, visu laiku savā starpā čomojās. Un, ja viņi ieliktu pretinieku komandās, viņi tur visādus, tur bļaustās viens uz otru. Tur. Kāda personīgā vēsturīte uzreiz. Jā, tur aiziet. Tādā ziņā, ka man patika tur, jo es pats treniņos ļoti bieži kaut ko, man tā šķiet, ka es kaut ko bļaustos, tur atbalstu vai kaut ko. Tur tādā ziņā, nezinu, nolieku pretinieku tajā mirklī treniņā vai kaut ko tādu, bet viņi to dara daudz efektīvāk un smukāk. Es tā nemāku, protams. Jā. Man ir jāuzprasa, dzirdot treneru Burlesonu. Es domāju, lielai daļai tas neko te neizteiks, bet treneris Burlesons apgalvoja vienā podkāstā, ka Trejs Mičels esot labākais aizsardzības spēlējs pasaulē. Un viņš tā pēc pozīcijas aptuveni varētu būt kāds, ar ko tu saskāries. Viņš varētu būt tāds. Es negribētu teikt, ka labākais. Es neesmu spēlējis pret daudz spēlētājiem savā dzīvē. Izaiši tā līmeņa spēlētājiem un tās līgas spēlētājiem, tās pasaules spēlētājiem. Bet viņš bija labs, patiešām uzbūves uzbrucējs, kolosāls vienkārši. Man sanāca tas, ka viņš mani sēdz, tur ir grūti pelpot. Labi, tur, protams, ir tādā ziņā, ka jautājums, vai tā ir piezīme vai nē, jo tur ļauj daudz vairāk spēlēt kontakta tādu basīti, kur sit par rokām, un tā nebūs piezīme. Ceļš treniņos. Arī spēlēs, kad bija tie tiesneši, kas būtu arī tie džīlīgs tiesneši. Viņi ļauj, ja tur netīšām tur aizķer roku, viņi neteiks neko par to. Tur viņi tikai tādas reālās piezīmes, viņi svilpī. Un tas ir arī, ko es ievēroju, Amerikā ļoti daudz bija tādas situācijas ceļš tam Trejam Mičelam, ka viņš vienkārši kāds driblē, un viņš vienkārši viņam ieskrien ar abām rokām tajā bumbā un atņem viņu kaut kādā veidā. Kas Eiropā, es domāju, nosaukt piezīmi par to. Bet tur viņi to nesilpa. Viņš patiešām ir tāds, viņš ir ļoti agile, viņš ir tāds ātrs, viņš veikls, ļoti veikls. Viņš visur tiek līdzi, viņš nenogurst. Tas bija tas džeks, kurš vispār nenogurst. Viņš varēja skriet un pa visu laukumu sekt visus. Tos salīdzinājums, starp citu, man liek, atcerēties, bija viens cilvēks, kurš man ļoti trāpīgi pasaules kausa laikā teica, ka redz, kā Rodions Kurucs spēlē aizsardzībā, ka tas daļai tāpēc, ka Ziemeļamerikas tiesneši liela daļa mūsu spēles tiesēja, un ka tā, ka pienāks Eiropas sezona, ka viņš pusi no tā nevarēs izpildīt, jo tas, ko tu minēji, tas piemērs, ka viņš paņemt un izraut ar abām rokām bumbu, tas arī kaut kas tāds, ko Rodions māk izpildīt. Jā, tas ir Rodions. Kā sākās Eiropas basketbols, kad uzreiz tev mazliet grūtības ir pārslēgties uz kaut ko tādu, izklausās kaut kāds zināms līdzības. Tā varētu būt arī, es patiešām tam ticu arī, un es vēl, ja godīgi, šodien redzēju Instagram rīlā par to, ka bija kaut kādas debates par to, ka pēc NBA tie, kas izskatās, vai kā tie, kas ir runāti, ka viņi ir tie labie aizsargi, kāpēc viņiem ļauj spēlēt lielākā kontaktā uz bumbot nekā citiem, piemēram, Patriks Beverlijs, kurš zināms kā tas suns aizsardzībā. Ja tā paskatās, tos viņa highlights aizsardzībā, tur varētu nosaukt 3 piezīmes. Un, ja piemēram, paskatās kaut kādu citu, kas nav zināms, piemēram, kā Luka Dončičs, kas nav labākais aizsargs, viņam tās piezīmes vienkārši nosilpt. Un tad ir tā aiziet tas, ka tiesnešu psiholoģija. Tiesnešu psiholoģija tas ir viens, un arī Eiropas un Amerikas psiholoģija, un tas viss kopā jaucās, es domāju. Tāpēc, jā, tas ir pārāk divi dažādi basketboli, ja piemēram, salīdzina Ameriku un Eiropu. Jā, es palūkšu lūdzu režisoram fotogrāfiju ar Kamu Vitmoru, kurš savā ziņā, es saprotu, mazliet arī ietekmē to, kā tev tas viss stāsts attīstījās. Puisis ar diezgan interesantu vispār pašam pa sevi stāstu. Varēja būt draftāts vienā no top pozīcijām. Nokrita līdz 20. vietai, kur Hjūstonu viņi savāca. Tur varam ilgi nemuldēt par to un nespriest. Protams, ka vienkārši drafta izpētes procesā dažām komandām ienāca kaut kāda aizdomīga informācija. Bet kāpēc tas vispār viss ir svarīgi? Tas laikam ietekmēs ir to, kā tev tā virzība attīstījās gālīgāk. Kāds tas stāsts ir no tavas puses? Pamēģināšu īsumā, bet tas nesanāks īsumā. Mēs nesteidzamies. Bet sanāca tā, ka viņš bija nodraftētais, tas, kas viņam jau spēlēja Hjūstonā, un viņš nebija par viņu vispār nekāda doma par to, ka viņš brauks uz to G-līgu. Un sanāca tā, ka treniņu nometnēm gan beigās, 9 dienas tās pagājušas no 10. Viss nospēlēts, es tikko arī esmu nospēlējis to spēli, to pēdējo spēli. Labi sev parādījis, un jau faktiski mums jau pateica, ka jau pērk biļetes. Jo Memphisā spēle bija pēc 4 dienām. Man jau palūdza, lai es atsūtu savu pasu, savu vīzi, lai viņi nopērk komandai, kā komanda daļai, biļetes uz Memphisu. Yeah. Es jau visu aizsūtīju un pateicu, ka rītdien parakstīsim reku līgumu, tādā ziņā, ka uz sezonu. Un atnāk nākamā diena, jau rīts, jau viss ir forši.
Bet tad no rīta redzēju, es pamodies, ka pa nakti, vienos naktī, tikko Houstona bija nospēlējusi spēli ar kaut ko, zaudējusi. Jā, NBA sezona jau sāksies. Jā, NBA sezona jau bija sākusies, Houstona bija nospēlējusi kaut kādu spēli, zaudējusi. Un tā kā nākamais posts no Houstonas bija tas, ka viņi nosūta Cam Whitmoru un abus divus tos tuvējus uz G-līgu, uz G-līgas sezonas sākumu. Jonatans Williams, jā, laikam viens. Jonatans Williams un Nates Hintons un Jermains Samuels. Es neatceros, vai tas Jonatans Hintons ir tuvējs. Viņam ir 2 tuvēji, manuprāt. Jā, 2. Jā, bet tas Jonatans Hintons, viņš dažreiz ir Houstonā un dažreiz G-līgā, bet viņš nav tuvējs, manuprāt. Es nezinu, kā viņam tur tā sistēma strādā. Bet jā, un tad vēl Cams Whitmores. Tas jaunais, kurš vispār par ko nebija dzirdēts. Es tam tā kā baigi vispār nepievērsu uzmanību. Bija tāds, ok. Es nezināju neko par to. Es pat nezināju, kas ir Cams Whitmores tajā mirklī. Un es aizbraucu uz treniņu. Kā jau sildījos, jau es zināju, ka šodien jau teiks, kurus tur laiž mājās un tā tālāk. Es to zināju. Es jau sildījos kā treniņam, jo man tikko vakardien mēs runājām par to, ka es jau braucu uz Memphis. Pases nosūtījis. Jā, atdevis pases un visu, jā. Tagad pēkšņi viņi sanāk tā, ka mēs bijām 18 mēs bijām. Viņiem ir jāatslēdz 5. Jā, viņiem bija, mēs bijām 17, un viņiem jāatslēdz 5, lai paliek 12, plus tie 3, kas no NBA nāk, lai ir kopā 15 spēlētāju rosters. Un tad sanāk, tas Cams Whitmores nebija no tiem sākotnēm. Tad es redzēju, ka jau izsauc 5, kurus gatavi atslēgt ir. Un tad beigās pasauc arī mani. Kaut kur. Es aizgāju, un tad man ir atslēdz. Un treneris, protams, teica, ka viņš nevarēja, protams, neko sliktu pateikt par Houstonu arī, bet tādā ziņā viņš pateica to, ka tas nav viņu lēmums, tādā ziņā, ka, diemžēl, šo sezonu sanāks tas, ka ir vajadzīgs vēl viena vieta komandā, ko mēs nodrošinām priekš Houstonas. Un, ja atnāktu point guards, ja Cams Whitmores būtu point guards, tad viņi atslēgtu point guardu citu. Un tad es būtu palicis. Bet tā kā viņš atnāca tieši, kurš ir mana pozīcijas spēlētājs manas, tad tā kā nekas personīgs un ka... Viņam arī jādzīvo kā daļai tajā visā lielajā ķēdītē. Jā, jo viņiem Houston maksā tādā ziņā. Tas maksā, tas pasūta mūziku, protams. Un, tad sanāk tā, ka viņi pateica, protams, tas, ka viņiem patika tas, ka es sev parādīju un tā tālāk, tas, ka es tur nenokritu netīrumos ar seju pret viņiem tajās spēlēs, ka es sev forši parādīju. Pierādīju sev, ka es tā kā esmu starp viņiem derīgs, varētu tā pateikt. Un ka pateica, lai es braucu atpakaļ nākamgad. Tā kā uz nākamo sagatavošanās posmu. Protams, nezinu, cik daudz var ticēt tas, ka viņi pateica, ka viņi jau tā kā ne trājautiem, bet ka jau braukšu. Protams, tas viss var mainīties, protams, bet tas, ka es braukšu, tas jau ir tas, tā kā ir. Jo man ar viņiem vēl viens gads ir. Es nezinu, kā tas G-League kontrakts strādā, bet man vēl viens gads ir, es it kā esmu ar viņiem. Es nepiedaru viņiem, es netieku īrēts no viņiem, bet tur kaut kā tā sistēma strādā, kad es esmu viņu, man jābrauc uz turienes tiem trājautiem. Protams, viņiem tiesības. Jā, bez bazvai. Paaicināt. Jā, es nezinu, kā tur tas strādā, bet es arī taisos pats braukt atpakaļ arī. Jā. Tobrīd bija kaut kādas, padoties pēc tās pirmās reakcijas, kaut kāda vēlme vai pārdomas, es nezinu, palikt kontinentā un cīnīties vai skatīties, vai kaut kāds attīstās, vai saprat, ka, izrunājot visu, ka uz Eiropu jāatgriežas? Nē, pateicu tas, ka ir iespēja tas, ka paņemsot to, viņiem ir tas, tajā dienā visām G-Leagues komandām jāpasaka, kurus spēlētājus viņi tā kā neņem, un tad ir tas spēlētāju puls, no kura var paņemt tās G-Leagues komandas ārā pāris spēlētājus. Man pateica, ka es to zinu no zaļu puses, es skatījos, katru atskaitīju to kādu mēnesi. Jā. Un tad sanāk tā, ka man pateica, ka es varu faktiski gaidīt, bet tā ir faktiski ļoti maz iespēja, jo, manuprāt, no visiem tiem cilvēkiem paņēma kaut kādus 2 vai 3 tikai vispār. Jā, tā ir maz iespēja. Un es izlēmu tas, ka es braukšu. Ja man pēkšņi kāds paņems, tad es vienkārši atlidošu atpakaļ no Eiropas. Bet, ka es braukšu uz Eiropu un pagaidām gaidīšu kaut kādus piedāvājumus Eiropā. Trenēšos. Man uzreiz ienāca galvā doma aiziet trenēties. Vienkārši, lai sevi uzturētu formā un varbūt palīdzēt zeļiem. Jo Edgars vasarā sagatavošanās procesā, kamēr es vēl biju Latvijā, vairākas reizes jokojās tur, ja kas tad nāca uz zeļiem un tā tālāk. Kaizināt tikai. Jā, kaizināt visu laiku, kādu dienu trenējamies, jā. Un tad vēl ar treneri Juri ļoti labas attiecības no Liepājas, kopš Liepājas sezonas bija izveidojušās ļoti draudzīgas attiecības. Un es iedomājos, ka kāpēc gan neaiziet patrenēties uz zeļiem, jā. Bet kopumā tas, ka man atteica tur, tas... Protams, tajā dienā es varētu pateikt, tā bija smagākā diena manā dzīvē, varbūt, jo man likās, ka tas ir viens, ja es zinātu, ka es nebiju pietiekoši labs, man atslēgs. Ja bet
es biju pārliecināts, ka mani ņems, jo man jau tikko, jau visu, kā es jau stāstīju, jau paņēma pasi, jau līgums galdā faktiski. Jā. Un, Jūties sev pierādījis. Jā, jūtos, ka jau viss ir labi un pēkšņi tā kā to nogriež vienkārši visu nost. Tādā ziņā tā diena bija tāda smaga, bet es pēc tam sapratu, ka nekas vienkārši tagad paspēlēšu vēl vienu gadu Eiropā un cēdīšu atpakaļ uz turieni tikt. Bet tas tikai padara spēcīgāks. Es esmu sev pierādījis, ka es varu pret viņiem spēlēt. Tas bija svarīgākais. Es domāju, tas arī pārliecība sevi iedeva tādu, ka tā pieredze ir vienkārši nesalīdzināma. Sako līdzi, kā komandai iet? Vai viņi varbūt otrādāk kaut ko treneris ar tevi pakomunicē, ģenerāla menedžeri, mēs vēl neesam Trevis Stokbridžs, ja es nemaldos. Jā, Trevis Stokbridžs, jā. Ar komandu, es ar komandas biedriem komunicēju, tur ik pa laikam tur kaut kāda ļoti reta, bet kaut kāda ziņa tur tiek aizsūtīta treneriem, no trenera atnāk kaut kas. Bet tādā ziņā, jā, es kā zinu, ka viņam diezgan labi iet tagad. Viņi tagad pēdējās dienās zaudējuši kaut kādas 2 spēles, manuprāt, bet tādā viņi tāpat ir tajā topā. Jā. Viņam tur labi iet. Protams, tas Kaims Vitmors, kas mani nomainīja, viņš vairs tur pat nav. Viņš Houstonā visus apspēlē. Jā, viņam rezervis soliņi, tur 2 rukī. Viņš un Tomsons. Viņam es laikam pēdējās kaut kādās tur spēlēs bija 16 minūtes vidēji, bet 12 punktiem. Ok, tu jau izlaidos, ka tu ļoti labi sakoji. Jā. Man to teica pateicis tieši. Jā, viņš tam saka, viņam tas ir ļoti svarīgi. Viņš tur skatās, protams, jā, un viņš man to izstāstīja. Minēja to pievienošanos Zeļiem. Kā tev tieši Liepājā ar Jurim Braško veidojās tā sadarbība? Viņam arī, pareizi atceros, Jurim bija vairāk tāda loma strādāt ar gados jauniem spēlētājiem, kur Liepājā, protams, ir liela daļa. Jā. Kā jums tās attiecības ar treneru un Braško veidojušās? Pat grūti pateikt, kā mums tā sanāca labi tā sakomunicēt un sadraudzēties. Es ceru, ka tas ir apusē, bet es domāju, ka tas ir. Viņš bija tāds, kas salīmē visu kopā tur Liepājā tādā ziņā. Viņš bija gan kā treneris asistents basketboliskas ziņā, viņš individuālos treniņus vadīja daļai, kad individuāli treniņi, tad parasti sadalās tur, uz 3 treneriem, tur daļa komandas, tur viņš bija viens no tiem, kas tā trenēja, un viņš bija fiziskās sagatavotības treneris. Viņš ar mums taisīja kondīcijas treniņus ļoti daudz, taisīja svaru treniņus, visus svaru treniņus ar mums taisīja, korus visādus. Viņš ļoti daudz darīja Liepājā. Viņš bija, un kaut kādā veidā tās attiecības aizgāja ļoti, ļoti draudzīgā formā. Daudz pļāpājām, runājāmies. Viņš bija tas arī gal galā, kurš tās treniņbiks mēdz uzvilkt un stundu pirms spēles ar tiem, kur jau laukumā visticamāk netiks, ar tiem jaunajiem pastrādās. Jā. Jurim bija spēle pirms spēles, es atceros, ka apmeklēja Liepājas mačus. Jā. Nezinu, vai to pašam vispār ir vēlams skaļi to teikt. Es zinu pie sevis, ka bija arī citi komandas no Latvijas-Igaunijas līgas, kas pat tev interesējās, kad tu atgriezies. Cik nopietni to apsvēri? Sākumā, kad es atgriezos, vispār nedomāju palikt Latvijas-Igaunijas līgā. Man bija visādi piedāvājumi no Eiropas. Nezinu, vai vajag teikt viņus. Dienvidos, cik esmu dzirdējis. Dienvidos, un bija arī piedāvājums, piemēram, Islandē. Tur tādās arī, Polija, Beļģija, tur tādas līgas bija piedāvājumi. Un es nezināju, man tajā mirklī bija tādas. Es biju gatavs braukt uz kaut kādu nezināmu vietu, tikai ir patiešām reāli labs piedāvājums. Kur vai no laba līmeņa komandā, vai no reāla lomu. Bija dažas komandas, kuras bija zem tiem kritērijiem, bet tad nebija pārliecības par treneriem, jo man šī sezona bija svarīgi spēlēt, jo es tā kā jau pussezonu faktiski biju nespēlējis. Es biju gatavojies G-līgai un tur trenējies. Ar viņiem tur nebija nekāda oficiālās spēles, tās nebija. Un man bija svarīgi aizbraukt reāli uz komandu, kur es spēlēšu, jo man ir jāspēlē. Es nevaru. No tā kāds atver laptopu, tur nav spēlējis no māja, ne pat agrāk Latvijas čempionāts. Un tad decembrī Ričardam Vanagam tur parādās 10 minūtes, 12 minūtes. Jā, lai tā nav. Jā. Bet vajadzēja reāli komandu atrast, kur ir minūtes. Un tāpēc bija visādi piedāvājumi, tur bija ļoti tāds grūts arī psiholoģisks periods, nevarēja izdomāt nekādi, kas ir labākais. Tad no Latvijas bija piedāvājumi no daudz klubiem. Liepāja bija arī viens no tiem konkurentiem, kas gribēja man atpakaļ. Bet es izvēlējos palikt spēlēt tajā komandā, ar kuras atnācu trenēties tos treniņus. Es 2 nedēļas notrenējos bez līguma vai kaut kas tāds. Vienkārši notrenējos bez spēlēm, bez nekā, vienkārši lai uzturētu sev formā. Jā, tā kauss pienāca.
Jā, un tad es izdomāju uztaisīt atvērtu līgumu, jo jau bija kaut kāds laiks. Un tad mēs izdomājām uztaisīt atvērtu līgumu, ja nu pēkšņi kaut kas vēl atnāk. Un tad, protams, sanāca neforšs tāds gadījums, kad es sanāca pirmajā spēlē pašā sākumā ieplēst hamstringu savu. Bet jā, tā arī tas aizgāja, un es tad izdomāju beigās. Pirmā spēle pēc atvērtā līguma man bija piedāvājums arī no Kaleva Kramo. 2 gadu. Un tas viens no iemesliem, kas man apstādināja. Un arī es biju man tik ļoti patika Zeļos. Es pateiktu, godīgi saku, man tik ļoti patika Zeļos. Man patīk tā atmosfēra tur. Man ļoti patīk treneris Zeļos. Juris un Roško, protams, un arī treneru asistents man ir bijušas. Es biju 20 sanāk pie Dāvi Šodara. Jā, viņš arī VFā strādāja. Jā, un arī VFā strādāja. Viņš bija tas, kas manā traumētajā sezonā ļoti daudz laika ar mani pavadīja un ļoti daudz ar mani trenējās. Mani trenēja. Jā, un tad es izdomāju, man tik ļoti patīk, ka es palikšu un gribu palīdzēt. Un es noticēju komandā, ka mēs varam reāli uzvarēt Latvijas līgu un Latvijas-Igaunijas līgu. Mēs arī varam. Es domāju, mēs jau varam uzvarēt arī Latvijas-Igaunijas līgu. Jā, Toms Skuita komandas biedrs vēl bijis par tās saiknes, laikam daudz un dažāds var savilkt. Ņemot vērā, ka lielākā daļa tomēr mums ir jauni gados latviešu džeki. Jā, ar to mums viss sanāk jaunas izlases bijušas. Mēs laikam esam spēlējuši kopā. Jā, 3 čempionāti kā minimums, ja pat ne 4. Uz 14, 15, 16. Baltijas kausa sākam skaitīt. Jā, bet viss Pag, vispār varbūt jūs spēlējāt, ja tā bija Rīdzene pretī, tad jūs tajā Arēnas Rīgas spēlējāt. Tāpēc es arī negribēju samalot. Manuprāt, tā bija Rīdzene, Tomiņš gan jau to atcerēsies. Ja viņš atcerēsies, tad tā bija Rīdzene. Noskaidros. Jā, to vajag pajautāt. Jā, pēc tā hamstringa tomēr skaidrs, ka sezona bijusi dažāda. Tikām līdz kausa finālam, bet tāpat esam playoff zonā, un turlīt arī tuvojās mačs pret Liepāju, pēc kuras sāksies visas playoff spēles. Es gan vēl režisoram palūkšu mazliet pakvēties pagātnē mačs pret Salaspili Ogrē, kurš gan mums noslēdzās neveiksmīgi rezultātu ziņā. Bet tāda spēle, kas laikam daļai ilustrē to, ka tu vismaz tādā sajūta ziņā šobrīd izsēs laukumā, 4. ceturdaļa, tad te pāris kadri būs tādi, kur bez mazvai tev neviens nevarēja nostāties priekšā un apturēt tev. Kāds bija sajūts? Vienalga vai šajā vai citās spēlēs, kāds jūties šobrīd tādā gatavības ziņā? Es pateiktu, ka es vēl neesmu savā 100% tādā formā pēc tās, jo man sanāca vispār tāda saraustīt ļoti sezonu. Pirmkārt, to hamstringu, pēc tam, kā zinat, uzvads viss redzēja, bet uzvads baigi netraucē. Tad otrajā spēlē atkārtojās vēl arēnā. Jā, atkārtojās un pret VF vēl potīte, tur nedaudz ir saite traumēta. Bet tādā ziņā, ka tas viss kopā, protams, nedaudz apstādina no maksimālās slodzes, varbūt treniņos un tāda, kādu pateikt, ieiešanas formā. Bet jau ir tuvu, es domāju, jo mēs tagad arī ļoti daudz trenējamies ar komandu. Lielas slodzes, daudz vairāk treniņu un lielās slodzēs. Es domāju, tas, lai mūs sagatavotu tieši playoffiem. Bet laukumā es pateiktu tā, ka nav nekādas īpašas sajūtas, vienkārši. Es domāju, man tāda arī loma ir tā kā skorers. Tas kas no manis ir prasīts. Tādā ziņā, ka es vienkārši izpildu savu prasīto, un es cenšos maksimāli palīdzēt komandai arī citās jomās, piemēram, kā aizsardzībā, kur es neesmu tas labākais spēlētājs, bet es cenšos visu laiku koncentrēties tikai uz aizsardzību, bet uzbrukums pats sanāks. Ogres spēle varbūt bija tāda ļoti uzbrukuma. Offensive minded. Abām komandām tendēts. Jā, bet tas ir arī. Es domāju, viens no iemesliem bija tas, ka mums komandā ir tik daudz maiņas, samainījušies spēlētāji, ka mēs esam jauna komanda un mēs jau tas pats, kas neesam pietrinušies viens pie otra. Un es nedomāju, ka ir kaut kādas baigās problēmas no taktiskās ziņas vai no. Daļai ir mentālā ziņa, bet es domāju, vairāk ir tas, ka mēs neesam pietrinušies viens pie otra un ir dažādi vienkārši. Pēkšņi aiziet 2 galvenie garie, Francis un Zīgis. Tagad īsti neiespēlējās viņiem. Jā, es viņam uzspēlēju 2 spēles, manuprāt. Vienu vai 2. Nē, vienu spēli pret, sanāk, TLU. Es nespēlēju pret Prometēju, es biju saslims. Jā. Mazais Kalevs, kas tur vēl bija. Es pret Kalevu nospēlēju ar Franciju un Zīgi, un tad ar Zīgi es nospēlēju tās atlikušās līdz kausam. Jā, un tad tagad es faktiski ir. Es arī kā jaunais vēl komandā, daļēji tikko atnācis, faktiski, labi, nav tikko, bet nesen. Kamaka plus Jordijs, Mārtiņš, ļoti daudz jaunie atnākuši, un tādā ziņā tas ir laiks, kas ir vajadzīgs, lai iespēlētos.
Un, jā. Bet es domāju, tāpēc mums būs ok. Uz boks treniņiem arī esi deleģēts. Uz Vēl kuriem nē. es dzirdu ik pa laikam. Daži tiek deleģēti uz boks treniņiem. Tas nozīmē, ka tev tad laikam šobrīd vēl papildu boks treniņus, zin kā tādai funkcionālajai gatavībai nevajag. Es ceru. Bet, nu, labi, es varētu arī. Tas bija tiem, kas atgriežas laikam vai nu Dāvis ir pēc slimības un tā, ka viņiem sanāk tur nonākt. Es domāju, tas vairāk tādā vienkārši, lai pamainītu tādu tā kā atmosfēru un rutīnu, izņemtu no rutīnas ārā. Jā. Jo arī daudz arī mācās. Es vispār pieņemu, es arī mācos, bet es online mācos. Un es varu to laiku pats samanedžēt, kad es gribu mācīties, kad es negribu, kad es neesmu gatavs, kad es gribu nokoncentrēties kaut kam citam. Bet, pieņemsim, Toms, Dāvids un daudz vēl citi. Viņi mācās universitātē. Es vispār nevaru iedomāties, kā var mācīties universitātē un vēl spēlēt basketbolu, tā kā iet fiziski uz universitāti. Daudam bakalaurs man šeit ir jāiesniedz, vai ne? Jā, bet es nevarētu to, es nevaru iedomāties, varbūt varētu mēģināt to izdarīt, bet tas ir grūti. Un tāpēc es domāju, viņiem vajadzēja arī aiziet tur no rutīnas. Jā, no rutīnas iziet. Bet vienreiz arī mums bija tāds kopējais treniņš sākumā, kaut kāds 10-15 minūtes ar mūsu to fizio Jāni. Pasitām tur pa maisiem, pa viens otru tur un tā tālāk. Tur nedaudz. Vai tas ir tas treniņš, kad Rihards Berkolds turēja maisus? Jā, tas ir tas, kur viņš dabūja riktīgi. Rihards dabūja, jā. Viņš visvairāk turēja maisus. Viņu ļoti mīl komandā. Nu, viņš arī varbūt viens no tiem, kurš pietiekami spēcīgs, lai viņam arī uzticētos. Jā. Cits varbūt nevajag tā nodauzīt. Jā, tā varētu arī būt. Mentālo pusi pieminēja. Skaidrs, ka šobrīd ir tādas vairākas spēles bijušas pēc kārtas 4, ja mēs konkrēti runājam ar tādiem netik veiksmīgiem otriem puslaikiem. Tagad iepriekšējā spēle, pat iepriekšējā, tomēr tā arī noslēdzās ar uzvaru. Tā kā varbūt nepamatot ir mest kaut kādu akmeni dārziņā, jebkuram. Cik tavuprāt tam ir liela loma, kad komanda vienkārši, kā jau tas notiek dažādās sezonās, iziet cauri kaut kādam tādam posmiņam, kur varbūt neiet tā kā laukumā pašiem gribētos? Psiholoģijai cik liela konkrēta nozīme? Es domāju, vispār viss tā ceturdaļa, tas ir vienmēr psiholoģija. 4. ceturdaļa, 3. Otrā puse. Es vairāk mums pateikšu, mums komandai problēma ir otrā puse. Kā es to redzu, tas ir mans tāds uzskats, ka mēs vienkārši sākam visa komanda, ne uz vienu, nerādu ar pirkstiem, un arī sevi ieskaitot uzskatu, ka visa komanda sāk gaidīt vairāk spēles beigas. Iestājas tāda sajūta, ka mēs jau esam uzvarējuši, jo faktiski tas tā arī ir. Faktiski. Bet mēs esam iedevuši knockdownu. Mēs neesam vēl pabeiguši spēli. Mums vajag vienkārši uztaisīt to knockoutu, pieņemsim, aiziet no tiem +10, +15, +20, +30. Un tad arī būs viss labi. Ja mēs sākam gaidīt spēles beigas, un tad, kad pretinieki kaut ko nedaudz sāk parādīt dzīvības pazīmes atpakaļ mums, tad sākās kaut kāds hauss laukumā, stress, varbūt kaut kāds, es nezinu. Personīgi es nejūtu to stresu, bet es jūtu, ka sākās kaut kāds kolektīvais stress. Kolektīvais, jau tāds kopējais, kā hauss sākās. Un ka es domāju, tas ir ļoti liela ietekme arī tas, ka mēs neesam saspēlējušies viens ar otru. Jo mēs nezinām, kurā situācijā kurš pēkšņi paņems un izdarīs. Nezinām, ko gaidīt viens no otru. Un tad tas tāds mentālais, visi šaubās, un vai man to darīt, vai man to nedarīt, un tāpēc tas viss paliek pa vidam, un tad tā nedrošība, to sajūta pretinieka, sajūta asins garšu, varētu tā pateikt, un atnāk atpakaļ spēlē. Un tad mēs jau esam knockdownā. Tāpēc mums arī sanāca tās pāris spēles zaudēt, labi, Tartu uzvarēt, bet es uzskatu, ka mēs visas spēles pagaidām vienādi spēlējam. Ļoti labi spēlējam. Pirmajā pusē varbūt dažreiz trešajā ceļā labi spēlējam, un tad ceturtajā aiziet. Jā, varbūt kaut kāda daļa patiesības arī ir tajā, ka vadībā esošās komandas vienkārši mēdz mazliet. Tī arī tā, ko tu minēji, tas faktors, ka tev galvā ir tas pārsvars. Mazliet it kā šobrīd būtu loģiskāk nobremzēt, nesteigties, ka tu bez mazliet pats sev tās rokas sasien, jo skaidrs, ka pirmajā puslaikā psiholoģiski vienkārši malc. Tu vienkārši malc. Kaut kādā tempā, kas, starp citu, arī viena no tādām lietām, ko tā pati analītika Ziemeļamerikā pauž, ka, jo ilgāk tu aizved uzbrukumu, jo tuvāk tuvojas uzbrukuma izskaņa, jo ir mazāk iespēja, tur mazāks ir vidējais iznākums tam uzbrukumam. Jā. Tāpēc reizēm apstājoties otrajā puslaikā, es nezinu, cik to viegli ir just laukumā brīžiem, bet reizēm apstājoties, tad arī sanāk tas
Laukumā esmu ievērojis to, ka reāli pirmajās pusēs, tā kā mēs uzvaram, personīgi man pieņemsim, fiziski ir grūtāk paskriet, tu nogursti laukumā vairāk. Jā. Un tad, kad mums sākās, atvainojos, sūdi, ka mums sākās, tad arī kaut kādā, mēs tā kā neskrienam, mēs tos visu palēninam un sākās tāds stāvoklis, ka it kā tu pat nospēlē tās 5 minūtes, bet tā sajūta ir savādāk. Nevarētu teikt, ka mēs varētu teikt, mēs paliekam, jā, tas noteikti, mēs paliekam nefiziski. Tā kā mēs fizikalitāti neizmantojam pretiniekiem, kas ir vēl viens iemesls, kāpēc viņi nāk atpakaļ. Pat labi, ja mums sākās tas hauss, ja mēs paliktu fiziskāki, tikpat fiziski vai fiziskāki pret viņiem un niknāki pret viņiem, tad viņi arī neatnāk turbūt no tiem pašiem 15-10 punktiem atpakaļ. Viņi neatnāk. Bet mēs, tā kā sākās tas viss hauss un stresas status, tad arī mēs arī pazaudējam fizikalitāti, un es arī to jūtu, arī pats no savas fiziskās ziņas. Es noteikti pie tā arī pats esmu kaut kādā veidā vainīgs. Katrs varbūt kaut ko neizdara tajā laukumā, un tad to var reāli just, vismaz es no malas to jūtu. Un pēc tam skatoties spēli, ir tāda sajūta, brēns, ko mēs darām. Jā, labi, es tev aizvilku daļai negatīvajā pēdējā spēļu nogriezienī. Tas viss mums atnāk, mēs iespēlēsimies, ietrīsimies un viss būs labi, es jūtu to. Mēs treniņos jau ir pilnīgi cita atmosfēra. Jo tieši to gribēju teikt, jo man šeit tas vēl bija pirms mēs sākām ierakstīt. Es jūtu, ka tev ir zinām pārliecība par to, kā šī sezona varētu atrisināties. Jā, noteikti. Esmu pārliecināts. Mums ir ļoti labi spēlētāji, kas ir gan ar pieredzi, gan šobrīd ļoti labā, augstā līmenī spēlējoši. Tas pats Jordijs Hunters. Iemācīsimies, vai nevar teikt, mēs mākam viņu izmantot. Pieradīsim viņus izmantot pareizi, Mārtiņu pieņemsim un Jordiju. Mārtiņu, kurš spēlēs ļoti augstā līmenī, es domāju. Ja mēs iemācīsimies viņus izmantot, vai arī pieradīsim, kā es jau teicu, izmantot viņus, tad tas būs ļoti komandām grūti, jo mēs būsim visās pilnībā pusēs spēcīgi. Tā ziņā mums būs arī ko nolikt pieņemsim pret tādu kā Toro uz reboundu, kurš pat Čempionlīgā savās tur 11-20 bumbu tur. Par prometēju arī mēs šeit bija 9 uzbrukumā kopā, 17. Tad, vispār, dzīvnieks. Bet mums būs pret ko uzlikt, jo ko pret viņu likt. Tādā ziņā, ja mēs iemācīsimies viens otru izmantot un pietrīsimies viens pie esmu pārliecināts, ka viss būs labi. Treniņos jau ir labāk, daudz labāk. Kas ir grūtākais tajā pierašanā, jo abi divi tavs nosauktie galā ir 5. pozīcijas spēlētāji un centri jau, es teiktu, laikam ir atkarīgākie no visiem pārējiem komandas biedriem. Viņam jau tā iejušanās pašiem pa sevi grūtākā. Jā, kur tā sapratne tieši pietrūks? Tieši tas pilnīgi pretēji gariem Zigis un Lācis pret Mārtiņu un Jordiju. Pilnīgi centri, kas ir uz papīra centri, kas ir, piemēram, Zigis vispār ir 0.5, es uzskatu, kurš ir kā pointguards laukumā, kurus neizmanto priekš punktu gūšanas vai priekš kaut kādas tā kā fiziskās spēles. Protams, Zigis ir fizisks, bet viņš savādāk, viņš ar ātrumu to visu izdara un veiklību savējo. Bet viņiem ir pierasts tas, ka viņiem ir jādod tikai tad, kad viņi ir viņi ir brīvi, jo viņiem nevar baigi tur augstu uzmest kaut ko. Francim varēja uz dankiem mest, bet viņš nav garākais spēlētājs laukumā. Bet tieši mēs domājam arī pret Pērnavu pret Tartu tā pēdējā spēle. Ļoti daudz piespēles ceļš otrajā pusē kājās, kuras Zigis un Francis, es domāju, noķertu, tāpēc, ka tas viņiem ir ērtāk. Bet, piemēram, Mārtiņam un Jordijam viņus noteikti jādod vienkārši pa augstu, tur, kur neviens izņemot viņi nevar aizsniegt. Un tad viņi arī vienkārši paņems bumbu un iemetīs. Tā ir tā pietrīšanās, tā pierašana pie tā, ka mums tagad ir garie. Tā kā, kur patiešām gari ir. Jā, labi. Man prieks, ka tev ir pozitīvs sajūts par to, kas varētu komandu sagaidīt nākotnē. Kā ar to pašu mērķi ir? Tu minēji 22 gadu vecums, tev šogad pienāks decembrī, bet tajā gadā, kad tev jābūt 22. dzimšanas dienai, tad Eiropiešiem laikam pēdējā iespēja piedalīties. Man šogad ir pēdējais, man ir automātiskais tas NBA drafts. Šogad ir, pēdējais gads vienmēr ir automātisks. Tur nav pat jāpiesakās, tur vienkārši... Varbūt atkal kaut kāds bezmazliet tāds PR gājiens jāveic. Pirms gada tev vajadzēja pieteikt savu vārdu, tad parādies tvītos kaut kur parādās, ka tas Liepājā gūs punkts esi. Jā, tas ir iespējams. Tas jādara ir. Bet tādā ziņā es pēc sezonas nezinu, cik uzreiz, bet kā sezona beigsies, protams, kaut kādu laiciņu paņemšu atpūsties nedaudz, nedēļu varbūt. Un braukšu, es domāju, Amerikas virzienā, tādā ziņā varbūt tur atradīs kaut kādas ar aģentu strādāšu kopā tur, lai es esmu tur uz vietas, ja pēkšņi kaut kādas tur piedāvājumi no nometnēm ir vai kaut kādas tādas lietas,
tad es esmu uz vietas. Vai arī vienkārši kaut kur sev atnākt. Jā, tas jūnijas ir pilns ar visādiem treniņiem. Tur ļoti daudz nometnes ir, visādi aģenti un komandas taisa vienkārši open tos treniņus. Vienkārši tāpat viņiem ir vajadzīgi, piemēram, pat spēlētāji iztestēt tos potenciālos draftīs. Tie, kas būs viņiem iespējams draftā. Un viņi meklē arī vienkārši tāpat spēlētājs, kas varētu atnākt patrenēties. Kādi open tie treniņi, kas ir. Varbūt uz tiem aizbraukt un varbūt parādīt sevi. Bet tas arī, es domāju, ļoti atkarīgs no tā, kā ir sezona. Jo, kā jau minēju, visi grib uzvarētājus. Tādā ziņā visi grib spēlētājus, kuri ir kaut ko sasnieguši ar komandu. Un tāpēc es domāju, ļoti ir svarīgi, kā šī sezona noslēgsies ar Zeļiem. Mums ir nevar teikt, mums ir jāuzvar. Gribās uzvarēt, vienmēr gribās uzvarēt, protams. Un es domāju, arī no tās sezonas, cik tālu mēs ar Zeļiem tiksim, ir arī atkarīgs tas, cik liela uzmanība būs no varbūt kaut kādiem skautiem vai arī no kaut kādām NBA komandām. Bet pat ja nekas nebūs pēkšņi, es arī baigi nesatraukšos, tāpēc, ka es saprotu, ka tas ir drafts, tas nav viegli sasniedzams. Sevišķi Eiropiešiem, viņiem tas ir Amerikā nedaudz vieglāk. Bet tad es vienkārši braukšu uz G-League, lai es esmu tuvāk tai skatuvei tādā ziņā. Un centīšos maksimāli ilgi turēties tur, tādā ziņā, lai sagaidītu savu iespēju. Vai kaut kādu tūvēju kontraktu vai 10 dienu kontraktu noslēgt kaut kad nākotnē. Un lai tad sevi tur parādītu uz NBA skatos. Slikts ir tas zaudētājs, kurš negrib kļūt par ģenerāli tādā ziņā. Es vienmēr gribēšu visaugstāko mērķi sasniegt. Tātad šobrīd NBA, jā? Jā, noteikti. Klau, mēs tuvojamies noslēgumam. Par daudziem cilvēkiem es teicu labas lietas un vispār tādu pateicību. Galu galā par mūsu abiem treneriem. Vēl, protams, ir treneru korpusā Oskars Zurkovs, bet par 2 treneriem, kuriem tev iepriekš bija sadarbība. Ko mēs vēl neesam vispār šīs stundas laikā pieminējuši? Skaidrs viens, es domāju, ir tavs tēvs, kurš dzīvo līdz savai basketbola karjerai. Es zinu, ka ar tevi arī vairāki serbu treneri individuāli strādājuši. Kas vēl tavuprāt tev palīdzēs par nozīmēm? Sāksim ar un tēti. Tam es visu dzīvi būšu pateicīgs un visu dzīvi viņam būšu parādā faktiski par to, ko viņš ir izdarījis. Tur nevar pietiekoši pateikties viņam. Tur ir vienkārši viņš darīs visu priekš manis un viņš ir dzīvojis ar manu sapni faktiski un viņš domāja, dzīvos līdz tam mirklim, kamēr es to sasniegšu. Jā, tur par to pat nav jāgrunāt. Tur ir visi respekts viņam. Bet par serbu treneriem runājot, Viktors Antičs, tas ir tas, kas serbu treneris, kuru es iepazinu 12 gadu vecumā vai 11 gadu vecumā. Es biju uz serbu nometnē, aizbraucu uz Jubaku. Tāda viņiem ir tā nometne, Jugoslavijas basketbola kampa. Jā, un tur viņš bija kā treneris, vienkārši viens no grupiņas treneris. Un viņš baigi iepatikās gan man, gan manam tētim, un, protams, pēc brīdi tad arī līdzi, tas nav nekāds noslēpums. Jā, un kaut kā aizgāja tas kontakts, vienkārši es arī turpināju pie viņa vasarās tur trenēties, turpināju braukt uz Jubaku, tur arī pie viena tāda trenera Vlada Džurovičs, arī tāds pazīstams treneris, es domāju, ir. Pie viņa tādas nometnes bija, un viņš visu laiku vasarā brauc uz Serbiju individuāli trenēties. Jā, un tad bija izdomāts tas, ka vajag jaunatnes līgā uztaisīt, atvest varbūt serbu treneri, lai attīstītu spēlētājus, jaunatnes līga Kraukļu VF, protams, galvenokārt, un pierādīt, ka tas ir iespējams vispār, ka uztaisīt tādu tā kā vecāku kopienu, varētu tā teikt, lai... Jums bija aktīvi vecāki. Jā, mums bija ļoti aktīvi vecāku kopienu, kuri ir pilnībā par saviem bērniem un ir gatavi arī finansiāli, varbūt vairāk samaksāt. Nebija baigi daudz vairāk finansiāli. Tur vienkārši tas, ka ir jāsarunā, visiem jābūt vienotiem. Un jātic, tā kā trust the process, tā kā ir tā frāze. Jo, varbūt, pirmajā gadā, tā kā atbrauc serbs, mēs dabūjām 3. vietu. Tā kā, nevarētu teikt, ka mēs, vai tas atmaksājas vai nē, bet mēs dabūjām 3. vietu. Tas ir kaut kāds sasniegums. Un tad tas serbs, kas bija, tas Marko Zarkovičs tas bija, viņš ar mums dabūja 3. vietu, un tad viņš sāk trenēt Jēkabpils komandu. Un tad tas Viktors Antičs, kuru es iepazinu jau 12 gadu vecumā, piedāvāja savu kandidatūru, varbūt atnākt patrenēt tikmēr jaunatnes līgu. Viņam meklī nebija, vai kaut kas nebija darbs, vai kaut kas tāds, neatceros to situāciju, bet viņš piedāvāja. Jā, un tad sanāk, ar viņu mēs jaunatnes līgā uzvarējām. Un es domāju, tas jau viss sākās ar Marko. Tā kā tas viss tā kā kopējais komandas saliedētība, tas viss vecāku saliedētība, tas viss kopējais atnāca, tas, ka mēs uzvarējām U17 sanāk vecumu. Tad beigās bija tur Covid gads vai kas tur bija tālāk. Bet es domāju, serbu treneri noteikti ir ļoti lielu daļu ielikuši, varētu tā teikt,
manā spēlē. Bet man ļoti grūti par to ir teikt, jo es esmu trenējis pie abiem, un es nepateikšu, ka man ir kaut ko vairāk nekā kāds kaut ko vairāk nekā kaut vai tie paši latviešu treneri. Es nepateikšu, ka viņi ir ar kaut ko labāki vai sliktāki, bet noteikti treniņos ir uzreiz cita atmosfēra. Pieņemsim, ja mums būtu tas pats mūsējais treneris Kaspars Strapcāns, kurš man ir sporta skolas treneris, kurš arī visu dzīvi man paliks svarīgs, kurš pirmais man ar basketbolu iepazīstināja, pirmais cilvēks. Tie treniņi tomēr ir savādāk, kad viss notiek angliski priekš bērniem, bet sevišķi visi ir kaut kādā veidā noteikti nedaudz nokoncentrētāki tādā ziņā. Un no tāda sajūta, ka viss svarīgums sajūta uzreiz ir. Un tad tas sanāk ātrāk. Jaunatnes līgā jau 15, 16, 17 sanāk, mēs jau tad bijām tā kā, centāmies būt profesionāli tāda komanda. Tur mums arī video skautingi parādījās, ko Serbi izdomāja, kā atnākt, kā var pamēģināt. Un tā kā tas viss bija, tie treniņi bija savādāk, bet es neteikšu, kas ir labāk, kas ir sliktāk. Es to varbūt, kad man būs 40, atskatoties pateikšu, kad zināšu kaut ko vairāk. Autobiogrāfiju. Jā, tad es zināšu, varbūt, kas ir labāk, kas ir nē, bet šobrīd man ļoti nevaru pateikt tā. Jā, viens otru papildina tikai. Jā, tas tā ir vienkārši. Joprojām, tas Viktors Antičs ir mans mentors. Es varētu teikt, es ar viņu joprojām. Katru vasaru viņš strādāja, viņš bija pirms G-līgas Latvijā, viņš bija atbraucis. Viņš ar mani trenējās, mēs visu darām. Vefam tā pievienojas, es laikam manīju. Jā, viņš tagad ir tas skauters Vefā, un viņš arī strādā ar jaunajiem Vefā, ar Pēterpinu un tā tālāk. Rodrigo, tu spēlēs kopā, taču arī pat gan Jākapelī, gan Valkam jauno kategorijā vēl visu kaut ko var dzīvē sasniegt. Jā. Tur viņi ar visiem, viņi tur strādā, darbojās. Un visbeidzot, Klau, tu vienu smarīgu lietu vispār pieminēji, ka tu mācies. Ko tu mācies un cik tur Es mācos online universitātē, Anglijas online universitātē biznesa vadību un kolektīvu vadību. Es pabeidzu skolu gadu ātrāk. Es pabeidzu 10. un 11. klasi. Labi, sāks no sākuma. Tādēļ es 9. klasi pabeidzu pirmā ģimnāzijā. Es iestājos 10. klasē arī uz pirmo ģimnāziju, bet tad es arī sāku spēlēt Jākapelī profesionāli. Jā, un tad sanāk divu treniņu dienā. Zin kā, rīta treniņš 10. Es nevaru ar skolu apvienot, bet es biju gatavs steigāt uz pēcstundām. Es 1 mēnesi tur nomācījos, viss bija kārtībā, atzīmes bija labas, bet skola beigās pateica, ka viņi nav gatavi tā ar mani ņemties tādā ziņā, ka es nenāku uz stundām un nāku tikai uz pēcstundām. Un tad viņi pateica tas, ka, kad lūdzam mūs aiziet vai no sporta vai no skolas, un tad mans tētis bija ļoti, protams, dusmīgs, un viņš aizcira durvis viņa acis priekšā, un es aizgāju uz online. Un tad es pabeidzu 10. un 11. klasi online vienā gada laikā, un 12. klasi nākamā gada laikā, un tas nāk, es 17 gados sāku mācīties universitātē. Nu jā, jo tu esi kā decembra bērns, jau tu vēl vispār bez mazliet 2 gadus pātri sanāk pabeidz, jā? Jā, es sāku 6 gadu vecumā, jā, tā varbūt tā arī var teikt. Bet jā, pabeidzu to skolu, iestājos universitātē, sanāk, tagad ir 3. vai 4. gads. Ok. Jā, bet tur bija, man vēl viens gads jāmācās, tur tā sistēma bija savādāk. Viņam nav tā, ka sākas septembrī un tur beidzās maijā. Viņam tur 1 mēnesis brīvs, tas ir decembra vidus līdz janvāra vidus. Tas ir brīvs mēnesis. Bet labi, te jau tu iepriekš teici, ka tu nesaproti, kā Dāvids ar visu tiek galā, te jau tev arī pietiekam daudz darba ieguldīts. Jā, bet tur ir savādāk. Tur ir tāda, kad skolā vēl gāju, tad jā, tas viens, bet online tas, protams, daudz savādāk mācīties nekā, kad tev ir iekalts akmenī, ka tev vajag. Man ir iekalts akmenī 15 datums, ka man ir jānodod, un tad es varu izvilkt to darbu uz ilgu laiku, vai arī pieņemsim, pat ja esmu kaut ko iekavējis, man būs 3 dienas vienkārši, labi, tagad es ieiešu kaulā un tur uztaisīšu to darbu. Jā. Un tad viss, un tad es varēšu par to nedomāt vairāk tādā ziņā, tad viss. Es dzīvē skolā nevarētu iedomāties sēdēt tajās stundās tagad, un pēc tam vēl, ja trenēties, vai arī pieņemsim spēles dienā jāiet uz skolu, nekādā gadījumā. Nē, kamēr prāts tiek stimulēts, es domāju, jebkurš risinājums, kas kādam dara labs. Jā, protams. Tā kā jā. Es zinu, ka mēs abi tiksimies noteikti sestdien arēnā Rīga. Noteikti vēl daudz un dikti būs svarīgas spēles Rīgas zaļiem priekšā. Tā kā liels paldies tev, Ričard, ka atnāci uz mūsu sarunu. Un, jā, ceru uz neskaitāmiem mūsu skatītājiem, kur arī varbūt šīs sarunas iespējā vai vienalga kāda raidījuma iespējā arī atbalstīs Rīgas zaļus šajā pavasarī. Lielas lietas priekšā. Jā, noteikti. Viss būs labi. Tā kā paldies visiem klausītājiem. Nākat skatīties, tas palīdz noteikti komandai. Vislabāk. Jā, vislabāk.